Cik tas viss izmaksā? Cik izmaksā šeit olas? Olas mums izmaksāja, mums īstenībā bija dīls. Jā. Mēs dabujām divas olu pakas, tās reāli liela izmēra olas laikam. Jā. Bija 50,000 dongi. Tas sanāk kaut kādi eiro 90, 80, jā, par divām olu pakām. Latvijā, ja nevarbūt tik par vienu paku tādu cenu. Jā. Jā, šis ir ļoti labs dīls. Jā. Nākamais auzu pārslas. Uz pārslas, jā. Šīs mēs nopirkām tirgu. Pie Olmītēm. Divas pakas. 80,000 Vietnams dongi. Tas ir kaut kādi 2,50 apmēram, jā. Un te ir pus kilogramam vienā paciņā, pus kilograms. Jā. Jā, tālāk, tas kaut ko interesantu tālāku. Eļu. Tālāk, jā, eļa. Šī bija rīsklī eļa, skaties, ļoti labi kāsot. Vietnamā diezgan populāri. Šī bija 65,000 bija, jā. Tas ir 2,20 €. 2 kapekam, jā. 2,20 €. Filēja. Kā negaršo filē, pareizi? Viss filēja, Viss filēja. 88,000 dongi. Par 900 gramiem. 3 kapekām kilogramā maksā. Jā. Divi lieli banmī, pulciņas tāds ban, tāds, spagetīts, tāds ļoti liels, divus. Es nezinu, viņas ir metri garš, man liekas. Nē. 80 centi. 80 centimetri, jā. Varētu būt. Tās bija abas pa eiro laikam. Abas pa 50 centiem. Abas pa 50 centiem. Abas pa 50 centiem. Jā, abas ir domātas. Man, jā. 50 centi. Kola mēs jau pa ceļam izdzērām tukšs, bet viņi maksāja, jūs, man liekas, ka neticēs, viņi maksāja, nezinu, 40 centi, 35-40 centi kaut kā apmēram. Kola. 8,5 dongi. Šoks. Jā. Tālāk Himalaya salas maksāja 15 Vietnams dongi. Kāpēc 50 centi? Jā, 50 centi. Milti, parāda miltus. Milti, kreši milti. Tā viņa tāda universālai milti, jā. Premium vēl korpus flower. Šitais bija 26 Vietnams dongi. 26, man liekas, Vietnams dongi, jā. Tas ir kaut kā 90 centi apmēram. Jā. Kaut kas uz to pusi, jā. Kilograms milti, jā. Gribējām pankūcinām un tā. Tikai džemu neatradām. Tikai neatradām vēl ievārījumu, diemžēl, jā. Ievārījumu. Tālāk tēja parādi. Tēja, jā, mums ir tēja, zaļā tēja. Un mēs nopirkam tirgu klāt arī kumpatu. Vienmēr garšā kumpati. Taisīsim mājās kumpati. Šitais kumpats klāt. Ledutiņš, bišķiņ cukuriņš un... Es noteikti cukuru vietā atradīšu vēl medu, jo mēs medu neatradām. Precīzāk sakot, aizmirsām. Ejam tālāk. Mums ir citronpipari. Ir citronpipari, jā, garšvieliņas. Jā, mazāk par 50 centiem šīs maksāja. Bija mazāk par 50 centi, jā. Tāda forši iepakojumus atver un viss notiek. Tālāk ir virtulīši. Es jau vienu notiesāju. Jā, šeit bija 4 virtuļi. Tad ļoti tāda salīta. Bet par 4 kopā 40,000 dongi. Tas ir 20 par 4 virtuļiem. Jā. Mēs varam parādīt tirgu. Mēs ietvērām. Šitais ir rītīgi labs dīls. Divas marakujas. Divas marakujas un 4 tomāti. Pa 50 centiem. 50 centi, ja es nemaldos, viena marakuja bija jau eiro Lidlā. Jā, Latvijā bija. 4 tomātu, 2 marakujas pa 50 centi. Šoks stāvoklis. Grieķu jogurts maksāja. Kā neskaitās grieķu jogurts, tas ir nesaldināts vienkārši jogurts. Neskaitās kā grieķu, bet tāds bezpiedevu jogurts. Mēs pārsvarā izmantojam krēju vietā jogurtu. Nesaldinām bezpiedevu. Un viņš maksā šeit 25,000 Vietnams dongi. Tas ir mazāk par eiro šitās paciņas. Kaut kādā, es nezinu, 80 centi. Jā, viņiem ļoti daudz viņus padodās šitādās mazās paciņās. Jogurtiņi kaut kas pieniņi arī tādās mazās solas paciņās. Daudz, kas nav vērti viņiem, tā parocīgi. To ir pastāstīt par šo? Jā, meitenēm vairāk. Šīta lieta jāmaksā kaut kur eiro 90, jā, tamponi. Un dezītis šādā te paciņā es pamēģinu, tā kā es paņēmu pamēģināt, un maksāja 2,20 €, kāds dezodorants. Pamēģināšu. Šis nemaz nav tāds rullīts, viņš ir tāds, es no pirmu reizi tādu redzu ievodīgi. Jā, Tad vienkārši tāds kremveidīgs, tāds skrūvējs, nezinu, es neesmu pēcījis. Jā, pamēģinu. Viņš ir kremveidīgs, pamēģināsim. Es pamēģināšu. Nevar arī tās vērāt. Jā. Viņš ir tāds kremveidīgs, viņš ir tā. Interesanti. Jā. Pirmo reizi kaut ko tādu dzīvē redzu. Tas ir viens, un es vēl paņēmu sev vēl šo te sejas attīrošanu līdzekli. Jā, šitās sen. Es pamēģināšu, jo šis ir Vietnamā ļoti populārs. Ļoti, visi TikToks ir vienkārši pilns, kad meitenes dalās, ka šis ir ļoti labs produkts. Un maksāja 2,20 €. No rīta tādu, notīri ceļu.
vienkārši. Kāpēc nepaņemt? Un drakons, cik maksā? Dragon Fruit, jā. Mums viņākais. Jā, maksā viņš 15 centi. 50 centi, jā, globāli. Tālāk pastāst par mūsu virtuves ieparitēm. Virtuves piedarumu, jā, mums vajadzēja lāpstiņu. Lāpstiņa bija 80-90 centi. Lāpstiņa koka, tāda forša liela. Tad mums ir divas bļodeņas. Viena pa 20,000, arī tas pats par 80-90 centi. Jā. Mizojamais, brīvīte, tāds universālais, kas mums te, tieši tā kā vajag uz tādu. Šis bija 10. Jā, šis bija 10,000, palielam tas ir 40 centi. 30-40 centi. Pats svarīgākais, ka mums vajadzēja panda. Jā, Panda mums bija 250,000 dongi. Es centos nolaist cenu, bet ļoti tā kā stingra uz savu cenu. Bet labi cena. Ļoti labi cena. Un tā jau 7,50, varbūt 8, 7,50 varētu būt par pānu, tā liela pāna. Ļoti labi pāna, jā. Līdēlība. Rozā dēlīt, jā. Tas maksāja kaut kādu eiro. Eiro ar kaut ko, jā. Jā, eiro 20 arī. Tagad vēl glāzītes mēs aizmirsām. Viena glāzīte eiro maksā. Viena glāzīte eiro. Tad divas vienādas glāzītes, jā. Tagad šis tad izmaksāja kopā 30 kaut kāds 5 eiro. Kaut kādu eiro, jā. Par visu kopā 35 eiro. Kā jums liekas lēti? Vai dārgi? Rakstiet komentārā. Mēs nākamajās piedzīvojumos. Bija.